Raidījumu piedāvā Rockwool, Ako, Cedral. Šodien mēs esam atbraukuši uz Kauņu, Lietuvā. Kopā mēs esam paņēmuši diezgan kuplu skaitu ar arhitektiem, kuriem mēs gribam parādīt risinājumu daudzveidību dažādos objektos, kā tas izstās dabā. Tur ir izmantot daudz dažādu ūdens novadīšanas risinājumu un ne tikai. Un, protams, ceram, ka nākotnē tas tiks pielietots arī Latvijas projektos un mēs varēsim klientus vest jau krietni tuvāk uz Latvijas objektiem. Estrādē mēs gribam atnākt, gūt emocijas un gribam koncentrēties vai nu uz dziesmām vai uz kaut kādu priekšnesumu. Un, lai šis process netiktu traucēts, tad ūdens vai lietus ūdens novadīšana ir jābūt maksimāli nemanāmai. Un tāpēc konkrētajā gadījumā mēs redzam, ka ir izmantot spraugveida risinājumi, kurus pirmajā acu uzmetienā mēs pat neredzam. Viņi ir izvietoti pa perimetru estrādei. Lietus ūdens no šīs virsmas tiek pilnvērtīgi savākts un neplūst tālāk uz ielu. Iespējams, ka šeit ir apakšā kāds kanalizācijas vāks, kurš ir nosegts ar smukāku tehnisko lūku, bet tas ūdens viņš principā savācās pa šīm te lietus ūdens savākšanas kanāliem. Kā mēs redzam, spraugveida kanāls praktiski nemanāms. Un arī, kad mēs pārvietojamies pāri, tad mēs netiekam traucēti ar kaut kādu resti. Viss ir maksimāli diskrēts un nemanāms. Ir daudz dažādi šie ūdens novadīšanas risinājumi. Viņi var būt gan ar čūnu restēm pa virsu, gan arī, kā mēs dotajā situācijā redzam, pavisam neliela sprauga. Apakšā ir lietus ūdens novadīšanas kanāls, kurš ir zem bruģa. Un šīs te ūdens novadīšanas risinājums, viņš ir kā tāds dizaina akcents, jo papildus blakus ir izvietots apgaismas elements, kas tumšajā laikā, tumšajā diennakts laikā, viņš ir izgaismots un veidojas interesantas, formas šis te raksts. Ja mums nepieciešams kaut kāds leņķis vai stūris, tad tas arī ir realizējams. Tāpēc, es teiktu, diezgan plašs šis te savienojumu un veidojumu formu klāsts ir. Manā skatījumā vispār spraugveida risinājumi ir viena no foršākajiem, jo tu viņus neredzi. Viņi tev ļauj atrisināt ūdens novadīšanu un tev nav jādomā par to, kā šo te ūdens novadīšanas risinājumu integrēt savā apkārtējā vidē. Daudzi varbūt nav redzējuši šādu risinājumu vai arī nezina viņa praktiskos ieguvumus vai kā viņš strādā. Tieši tāpēc mēs esam atbraukuši šeit, lai parādītu realitātē dabā uzstādītus risinājumus, kuri tiek izmantoti, eksploatēti, cerams, ka tīrīti un kuri joprojām kalpo. Kanāls mitruma neuzsūdz, attiecīgi viņu šitās klimatiskās izmaiņas neietekmē. Restes ir no nerūsējuša tērauda, viņas nerūsē. Es teiktu, laikam, ja ir korekti izbūvēts mezgls, iestrādāts viss, kamēr nesadalīsies virsējais segums, tikmēr viņš strādās. Ja mēs runājam konkrēti par standarta kanāliem, no kuriem ir izveidots kaut kāds radius, viņus var pielietot praktiski jebkurā vietā, kur mums tas nepieciešams. Dotajā situācijā mēs redzam, ka tas ir piemineklis un ka šī te postaments, viņš ir izveidots arī tādā plūstošā formā, un lai viņu atkārtot, lai viņi kopētu šo te formu, ir izmantoti standarta kanāli, kur nopērkami veikalā, un no viņiem ir veidots radius. Attiecīgi nav nepieciešams kaut kas speciāls, individuāli izgatavots. Tiek paņemti pusmetrīgi kanāla elementi un ar šo te elementu palīdzību tiek veidots radius. Un, kā mēs redzam, viņš sanāk plūstošs, nav redzams šīs te robustās savienojuma vietas. Ja mēs to veidotu no metrīgiem kanāliem, tad šo te radius mēs nevarētu tik plūstoši dabūt. Tad mēs redzētu šos te stūrus tādā vietā, kur viņi savienoties savā starpā.
Tāpēc, ja ir nepieciešams radius, jāizvērtē šis radiusa diametrs. Un es teiktu, ka lielā daļā gadījumu to var izdarīt ar standarta kanāliem, līdzīgi kā sporta stadioni, skolu stadioni, kur ir gar malām taisnie posmi kanālu un galos mums ir radius. Viens variants ir izmantot speciālas AKO sporta sistēmas. Tās vairāk ir paredzētas stadioniem, kur notiek kaut kādas starptautiskas klases sacensības. Bet, ja tas ir skolas stadions, tad var izmantot, kā es teicu, standarta kanālus, pusmetrīgas elementus, izveidot šo te radiusu stadiona galos un iegūt gan estētiski, teiksim, foršu, gan funkcionējušu izcinājumu. Un, ja mēs runājam par spraugveidu kanāliem, tad mēs redzējām uz šīs te gājēju ielas, kur viņi ir taisnos posmos gar ceļa malām visā garumā. Bet šeit ir forša vieta, kur apstīties, kā viņi izstās, teiksim, tādā liektā radiusā. Apkārt baznīcai, teiksim, ir laukums apaļš, un, lai kopētu šo te apaļo laukumu gar bortu, ir uzstādīts arī AKO risinājumi, AKO teknis ar spraugveidu šo te uzliku, kā arī mums arhitekti teica, ka, principā, ja cilvēks neskatās viņām virsū, viņš viņas var arī nepamanīt. Tek iekšā, lai viņš būtu vienā līmenī. Tiek iekšā kanālā. Mēs jau saprotam, tā kā atdūra, ka te tekis ūdens, lai nepāršķidās. Jā, arī. Ko var redzēt tāds kritums? Kanāliem, kas ir bortakmenī, iestrādātie risinājumi. Principā viņu tas uzdevums ir maksimāli atbrīvot ceļu no ūdens. Nevis tas ūdens tek līdz gulijai kaut kur pa to ceļa malu, bet viņš ietek kanālā, un tad jau, principā, ceļš ir, ūdens no ceļa posma novadīts, un tad viņš pa to bortakmens kanālu plūst jau tālāk uz izvadu. Tas nozīmē, ka neviens netiek apšķekstīts, nav kaut kāds akvaplanēšanas iespējas. Segums ir veidots, protams, slīpumā uz tekni, uz kanālu, un ūdens daudzums gan pa šo te bruģi, pa bruģi spraugām nonāk, principā, līdz padziļinājumam, un tālāk tiek iekšā kanālā, aiziet atkal jau uz lietas kanalizāciju. Manā skatījumā viens no tādiem foršākajiem risinājumiem, kad tiek atrisināt šī te ūdens novadīšanas jautājums, un tekne nekrīt acīs un nesarežģīja kaut kādu pārvietošanos. Apkops jautājums ir labs jautājums, kā tīrīt šīs te spraugveida teknes. Spraugveida teknēm ir speciāli elementi, kur mēs šeit viņu kā reiz redzam. Līdzīgi kā revīzijas lūkai ir neliels elements, kurā ir iestrādāts bruģa segums. Viņš pilnībā viss izņemās ārā, un tad mums ir piekļuve tam kanālam, kas ir apakšā. Jo no virspuses mēs redzam tikai spraugu, bet apakšā zem šīs spraugas slēpjās kanāls. Viņš var būt 10 cm plats, viņš var būt 15-20 cm platumā. Attiecīgi mēs, izņemot šo revīzijas elementu, tiekam viņam klāt un varam viņu iztīrīt. Parasti tas notiek ar hidrodinamisko mašīnu. Tas attālums, ko varētu hidrodinamiskā mašīnā iztīrīt, parasti ir kaut kā 30 metri. Dotajā vietā mēs redzam gan tehniskās lūkas, kas atkal ir izveidotas speciāli šim projektam lietuviešu, un viņas kopē bruģa segumu, attiecīgi viņas parasti ir kantainas formas, taisnstūra veida vai kvadrāta, bet dotajā projektā viņas tika izveidotas rombeida formas, lai viņā varētu smuki integrēt šo te bruģi, kurš arī ir tādas, teiksim, nepareizas formas. Un vienā lūkā mums ir iestrādāts mazākas formas bruģis, otrajā lūkā mēs redzam ir tikai 4 granīta plāksnes, attiecīgi lielāki segmenti. Šīs tehniskās lūkas var būt dažādas formas, var būt kantainas, apaļas, kā mēs redzam romveida. Principā, kādā klients vien var iztēloties. Izvēloties risinājumu tīpaši zaļajiem jumtiem, parasti zem šī te pīrāga, zem zāles, zem zemes ir kaut kāda konstrukcija, kur ir izolācijas materiāli, kaut kādi siltinājumi. Arhitekti ir tie, kas izvēlās šo te pīrāgu, tvaika izolācija, siltuma izolācija, hidroizolācija, drenējošie paklāji. Un, lai piemeklētu pareizo risinājumu, mums jāsaprot šis te pīrāga sastāvs, un tikai tādā veidā mēs varam atrast, kuru trapu vai kuru risinājumu konkrētā situācijā varētu izmantot. Ir dažādi materiāli, ir dažādi papildu elementi, teiksim, lai iestrādāto trapu, viņam pa virsmu, teiksim, nāk vēl kaut kāds segums.
lai izietu kopējais augstums uz šī te seguma virsējo slāni, tad ir nepieciešami kaut kādi papildus elementi, paaugstinājuma elementi. Un, lai šo te visu sakombinētu, es teiktu, ir jāiesaistās visām pusēm, gan projektētājiem, gan arhitektam, gan ražotājiem. Un tikai tādā veidā var atrast to, kas strādās un kas strādās ilgi. Noslēdzot šo pieredzes apmaiņas braucienu uz Lietuvu, mēs esam ieraudzījuši ļoti daudz dažādas risinājumus. Tas, ko es varbūt ieteiktu, skatīties nedaudz varbūt plašāk, konsultēties ar mums, ar AKO, ar ražotājiem. Viņi zinās šīs te tehniskās nianses vislabāk. Piemeklējot šo te pareizāko, atbilstošāko risinājumu, bieži vien tiek optimizēts ar izmaksas. Tas tikpat labi var būt arī eksploatācijas izmaksas. Raidījumu piedāvā Rockwool, AKO, Cedral. Raidījumu piedāvā Rockwool, AKO, Cedral. Arvien vairāk un vairāk siltinot jumtus tiek projektēts un uzstādīts uz jumtiem saules paneļi. Šajā gadījumā ir jāskatās, kādi materiāli un kādā veidā ir jāuzstāda šie paneļi un kas jāņem vērā, lai viss būtu kārtībā un nekas nenotiktu ar šo jumtu. Varētu uzsvērt divas svarīgas lietas – ir slodzes nespēja un ugunsdrošība. Šie te divi faktori ir jāņem vērā, izvēloties materiālus un veidojot šos te jumtus, lai varētu izvietot uz šī jumta saules paneļus. Atkarībā no jūsu nepieciešamā risinājuma un arī kāds ir projektā paredzētās šīs te slodzes, mēs varam piedāvāt izvēlēties materiālus un kombinācijas konkrēti, kurus materiālus konkrētā objektā pielietot. Ir jumts ar daļēju slodzes nespēju un jumts, kas ir ar tādu jau nopietnāku slodzes nespēju. Atkarībā kāds ir šis jumts, attiecīgi tiek pielietoti materiāli jumta iestrādēji. Pārastais normālais jumts, tas ir saucamais neeksploatējamais jumts, kur nevajadzētu staigāt, izvietot kaut kādas iekārtas vai kaut ko. Šī gadījumā neeksploatējumam jumtam varētu būt tā, ka pāris reizes uz jumta tikai apkalpošais personāls atrodas, lai notīrītu sniegu vai arī rudenī lapas notīrītu, kā piemēram. Vienkāršākajam jumtam klasiskais variants, kāda materiāla tiek pielietot, ir apakškārta un jumta virskārta. Jumta apakškārta varētu pielietot Roofrock 30 un virskārtas ir pieejami vairāki veida materiāli atkarībā, kāda ir jumta gala apstrāde, tas ir kāda ir izveidota hidroizolācija. Ir Roofrock 60 kPa nespēja, ir Roofrock 50 ar 50 kPa nespēja un Roofrock 80 ar 80 kPa nespēja. Šie nosauktie materiāli jumta virskārta. Nākošais ir jumts, kur var jau uzstādīt kaut kādas iekārtas, bet tikai uz iestrādātiem pamatiem. Šeit varētu atļauts vai ir iespējams jau reiz pa reizē, kā ir nepieciešams apkalpot šīs iekārtas, doties pa šo jumtu, bet jebkurā gadījumā ieteicamākais būtu izveidot celiņus, kuriem tikt klāt pie šīm iekārtām. Normālam jumtam varētu būt jau materiāli, kas ir lielāko slodzes nespēju, varētu izmantot Monrock Max E, un tad atkarībā no tā, kāda ir vēlme, var viņu izmantot kā vienu materiālu, jo šis materiāls ir iestrādāts jau ar slodzes nespējas virskārtu. Ja ir nepieciešams lielāka slodzes nespēja, tad var arī izmantot šos te jumta virskārtu. Labākā gadījumā būtu Roofrock 80 izmantot jumta izbūvē. Trešais jumts, vienkāršot varētu teikt, ka tas ir eksploatējamais jumts, uz kura jau varētu izbūvēt terases, saules paneļus. Pašlaik mēs atrodamies būvobjektā, kur tiek būvēts proteīna ražošanas rūpnīca Jelgavā. Šajā objektā
Rockwool piegādā savus materiālus. Projektā ir perspektīvā paredzēts, ka būs šie saules paneļi uz šīs ražotnes jumta. Konkrēti par šo objektu šeit ir izmantoti 3 materiāli. Brušrock 80, tā kā jumta apakškārta, kas liek uz profīliem. Tad ir Monrock Max Air, kas ir tā kā siltumizolācijas slānis, un Hardrock Max ir kā virsējais slānis. Kombinējot visus šos te kopēju materiālus, ir ļoti laba slodzes nespēja. Un, ja arī tiks to nākotnē uzstādīt saules paneļi, nekādas problēmas nebūs. Jums netiks sabojāts. Slodze būs izturīga ilgtermiņā. Principā varētu teikt, ka vai tas ir neeksploatējams vai šī gadījumā eksploatējams, jums tā iestrādāšana ir vienāda, atšķirīga tikai kādi materiāli tiek pielietot. Tas ir noteikts pie projektēšanas, kādai slodzei šeit ir jābūt. Kāpēc mēs uzstājam uz to, ka vajadzētu izmantot akmens vati, lai varētu nodrošināt mājas, vai tā ir privāta māja vai industriāla māja drošība. Un ja arī gadījumā minētu apstākļu dēļ izceļās ugunsgrēks, ja ir degoši materiāli, tad ir ļoti grūti ugunsdzēsējiem šo te jumtu nodzēst, jo ir grūti tikt klāt šim jumtam. Degšanas procesā viņš var arī iegāzties. Rudenī sakrājās lapas zem šiem saules paneļiem, un tas arī tāds zināms tā kā degošs materiāls ir. Tā kā tas ir viens no svarīgākajiem elementiem, kas šī te ugunsdrošība. Izbūvējot jumtus, vajadzētu censties izmantot materiālus ar rezervīti, ar slodzes nespēju, jo saules paneļu iestrādes laikā tiks staigāts pa jumtu, un lai šo jumtu nesabojātu, mūsu ieteikums ir ņemt materiālus, kas ir ar lielāku slodzes nespēju, lai darba procesām siltumizolācija netiktu sabojāta. Slodzes jāņem vērā ir tas, kā projektētājs ir izstrādājis paneļu izvietošanu. Ir lineārās slodzes, ir punktveida slodzes un ir izkliedētās slodzes. Un atkarībā uz kā balstīsies šie saules paneļi, kādi viņi ir ieprojektēti, izejot no šī ir arī jāskatās, kādi ir materiāli un kāds kombinācija materiāliem jāpielieto, lai izpildītu projektā prasītās tehniskās prasības. Rockwool materiāli ir ilgmūžīgi, ja pareizi viņi tiek iestrādāti saskaņā ar tehnoloģiskajām prasībām. Jumts kā minimums vienai paudzei noteikti būs, kas attiecās uz siltumizolācijas materiālu, būs nevainojams. Būvniecības sezona ir sākusies, un joprojām lielākā aktivitāte ir ēku siltināšana, jo apkurs izmaksas aug, tās turpinās augt, un energoefektīva māja ir ļoti būtiska katram cilvēkam. Un viena no šiem svarīgajiem faktoriem, protams, ir fasāde. Latvijas klimatam piemērotākais risinājums ir ventilējumā fasāde, tāpēc nāc, pastāstīšu tev sīkāk, parādīšu, kas ir ventilējumā fasāde un ko tas dos jebkurai mājai, ne tikai biroja ēkai, arī tavai privātmājai. Kas ir ventilējumā fasāde? Ventilējumā fasāde ir divpakāpju konstrukcija, kur mums ir nesošā siena, kura ir siltināta un apdarīta pretvēju membrānu karkas, un tālāk jau iet apdarīta. Ko mums dod ventilējumā fasāde? Ventilējumā fasāde mums mājai paaugstina energoefektivitāti, dod labāku skaņas izolāciju un ir arī ilgmūžīgāks risinājums. Iemesls tam ir šī gaisa šķirkārta, jo šajā zonā mums veidojās 2 grādu starpība ar āru. Tātad ziemā mums šeit ir siltāks, vasarā ir vēsāks. Kā arī rases punkts veidojās uz vatas virsmas, tādējādi vata vienmēr būs sausa, kas nebūs atkal slapjām fasādēm, jo slapjai fasādei vata samirkst pamazām un zaudē savu energoefektivitāti. Tāpēc arī Rietumē Eiropā un daudzās pasaules valstīs izvēlās ventilējumās fasādes, jo vienkārši tas ir efektīvāk un labāk. Ja mēs izvēlamies kvalitatīvu materiālu ventilējumai fasādei tieši apdares daļai,
tad mēs arī iegūstam ilgmūžību. Un šie materiāli, labi materiāli, stāvēs 10, 15, 20 gadus, un viņiem nekas nebūs jādara. Mēs nekad neredzēsim pelējuma sēnes, kā tas reizēm ir uz apmestajām fasādēm, un arī šī te novecošanās būs stipri lēnāka, un fasāde iztīsies kā jauna daudz ilgāk. Bet pie noteikuma, ka mēs izvēlamies kvalitatīvu apdares materiālu, jo ventilējumā fasāde kā tāda nedodrošina to, ka stāvēs ilgi. Ir jābūt pareizai montāžai un kvalitatīvam materiālam. Vēl viens iegūms ventilējumām fasādēm ir tas, ka mēs varam pasaklēt zem apdares dažādus elementus, piemēram, notekas vai dažādas gāzes trubas, tāpat tās gaismekļus, un mēs viņus visu izvietojam gaišu šķirkārtā, un attiecīgi mums tas nebojā fasādes skatu. Bet ir ļoti svarīgi atcerēties tas, ka šīs te papildus iekārtas zem apdares nedrīkst aiztaisīt gaišu šķirkārti, jo tajā brīdī, kad gaišu šķirkārti ir aiztaisīta, mums ventilējumā fasāde vairs nestrādā. Tā ir arī vienīgā lieta, kur tā ļoti var kļūdīties būvējot ventilējumo fasādi. Tas, ko mājas saimnieks izvēlējies šai mājai, ir cedrals šķiedcementa dēļi. To galvenā priekšrocība ir tā, ka tas ir ilgmūžīgs materiāls. Mums ir objekti Latvijā 15-20 gadus, kuri nav pārkrāsot, kuriem nekas nav jādara. Tādā veidā mēs iegūstam apdari, kur stāvēs ilgi. Šķiedcements sastāv no cementa, celulozes šķiedras, smilts un ūdens. Visi šie materiāli ir dabīgi un nerada nekādu kaitējumu videi vai cilvēkiem. Kā arī šis fasādes materiāls ir pārstrādājums, ja pēkšņi paiet gadi 50 un jūs gribat nomainīt fasādi. Montāža ir relatīvi vienkārša. Mēs sākumā uzliekam starta profilu un liekam dēļus. Dēļus mēs skrūvējam ar nerūsējušā tērauda skrūvēm, un nākamais dēlis mums ies ar 3 cm pārlaidumu. Tādā veidā skrūve tiek paslēpta. Šai mājai darbs aizņēma aptuveni 3 nedēļas. Bieži man jautā, vai var paši izdarīt? Jā, var. Tas nav nekas sarežģīts. Ja ir vēlme strādāt un vēlme būvēt savu pašam māju, nekāda problēma. Taisiet arī paši. Vēl viena cedrala priekšnocība ir tas, ka tas ir rūpnieciski ražots materiāls. Tas nozīmē, ka tam ir ļoti mazs vai faktiski nekāds brāķu procents, un mēs ļoti labi varam prognozēt mūsu fasādes izmaksas, jo tā ir sistēma, tas nav tikai pliks dēles. Mums ir visa logu apdarīta, kā piemēram šeit ir uztaisīts, ir profili gan logu pieslēgumam, gan uz stūrīšu, un ailē mums ir jāieliek tikai dēles. Šādi veidojās mazs atgriezuma procents, un mēs varam paredzēt ļoti labi, cik te mums izmaksās visu fasādi. Ventilējuma fasādi var būvēt uz dažādu veidu konstrukcijām. Tie var būt mūris, tās var būt koku karkas ēkas, arī ķieģeļu mājām. Šeit mums ir parādīts risinājums, kad, ja mēs neizmantojam akmens vati, bet pir siltumizolāciju, kā stiprināt dēļus. Šo risinājumu arī var izmantot, ja jums ir apmesta fasāde un jūs vēlaties viņu atjaunot un uzfrišināt. Bet jūs nevēlaties pārbūvēt pārējo daļu, gribat tikai fasādes apdari. Tad mēs cauri putuplastam stiprinām platojumu ar dībeļiem un veidojam jau karkasu priekš apdares. Šāds risinājums ir ļoti labs renovācijām, kur tiešām ir jāizdara tikai tā mazā lietiņa, kas ir uzfrišināt fasādi. Raidījumu piedāvā Rockwool, Ako, Cedral